Sveiciens visiem! Šeit Ilva no Biologa. Un šodien es gribēju ar jums parunāties par ļoti nozīmīgu sastāvdaļu pēdējā laikā manā ikdienā. Sastāvdaļa, kurā palīdz man justies krietni vien labāk. Tā palīdz sajust man savu ķermeni, relaksēties. Tas ir pranamats. Varbūt esat dzirdējuši. Kas ir pranamats? Pranamats ir ekoloģisks masāžas paklājiņš, kas iedarbojas uz akupunktūras punktiem, kas ir uz visa mūsu ķermeni. Pranamats ir izgatavots no ekoloģiskiem materiāliem, un pilnīgi katra pranamata nianse ir pārdomāta, un nekas nav tāpat vien. Uz paklāja ir šāda te lotusi. Un uz šiem lotusiem ir nelielas adatiņas, kuras arī iedarbojās uz šiem te mūsu ķermeņa akupresūras punktiem. Kā darbojas pranamata paklājiņš? Mums uz ķermeņa ir meridiāni, un meridiāni sastāv no vairākiem akupresūras punktiem. Un stimulējot kādu no šiem te punktiem, mēs reizē arī stimulējam visu meridiānu vai arī to aptīram. Šo te akupresūras punktu stimulāciju veicina arī asinsrite, limfas plūsmu, kas mums ir ļoti nepieciešama mūsdienu dzīves ritmā. Akupresūras metode ir pazīstama jau 5000 gadu, un pranamats ir apkopojis šīs te gadu tūkstošiem senās zināšanas un radījis fantastisku paklājiņu. Kā lietot pranamatu? Lietošana ir elementāra. Novieto pranamatu uz grīdas vai arī uz dīvānu vai krēsla un apsēžās vai arī apguļās uz tā. Acu mirklī jutīsiet, kā ķermenī sāk cirkulēt enerģija. Notiek relaksācija, izdalās laimes hormoni, ķermenis bagātinās ar skābekli un izdalās no tā toksīnu. Te pranamata paklājiņu var izmantot jebkurā dienas laikā, gan no rīta, gan vakarā, gan arī pa dienas vidu. Jo interesanti, ka lietojot to aptuveni 15 minūtes notiek tāds viegls enerģizējošs efekts, bet lietojot to ilgāk par 15 minūtēm jau notiek relaksācijas efekts, kas ir ļoti vērtīgs vakarā, piemēram, pirms naktsmiega. Populārākā pranamata lietošanas metode ir izlūšanās tam ar muguru. Ieteicams šo te masāžu veikt vismaz 15 minūtes. Jāpiebilst vēl, kā iesēcējiem būtu vērts uzvilkt kādu plānu krekliņu, negulties ar pavisam pliku muguru uzreiz, jo ērtāk būs sevi pieredzināt. Pranamatu var novietot arī zem bēdera, zem gūžām, sāniem. Īstenībā mana mīļākā metode ir pranamata novietošana zem vēdera, jo es acu mirklī aizmiegu un pamostos pēc šīm te 15 relaksācijas minūtēm ļoti relaksēta un līdzsvarota. Pranamatu es ļoti bieži novietoju zem pēdām, kad es strādāju mājās pie datora. Es to novietoju zem datora galda un izjūtu tādu patīkamu, tādu, varētu to salīdzināt kā svaigu ūdens šalti un jaunu enerģiju. Un vēl pranamatu var izmantot kā papildinājumu savā jogas praksē. Ja ir vēlēšanās piešķirt sev jaunas sajūtas, jaunu izaicinājumu, pranamats arī atslābinās muskuļus un veicinās apzinātību. Kādēļ lietot pranamatu? Es jums varu pastāstīt, kādēļ es lietoju pranamatu. Pirms gada es pirmo reizi apmeklēju akupunktūras sesijas, jo es biju dzirdējusi ārkārtīgi labas atsauksmes, ka tas ļoti labi iedarbojas uz gramošanas sistēmu, uz relaksāciju un veicina cirkulāciju. Akupunktūras speciālists izmanto speciālās medicīniskās adatas un iedarbojās uz šiem te akupunktūras punktiem. Tam tu piedalies fantastiski relaksēt. Mīnus ir tāds, ka šīs te akupunktūras sesijas ir dārgas. Un to īsti nevaru piekopt tā regulāri. Kā es atklāju pranamatu, mana draudzene, paldies Gunitai, saka man stāstīt, ka katru vakaru guļ uz paklājumu. Viņa arī sūtīja man bildes, kā uz ādas ir izveidojušās šīs te nelielās adatiņas. Teica, ka
kad ir tik fantastiska relaksācijas sajūta. Jā, nu Gunita katru vakaru un katru rītu pat dažkārt runāja par šo te pranamatu, kad es tā padomāju, kad 4 akupunktūras reizes ir viens paklājiņš, kas būtu gadiem. Tā nu es izmēģināju pranamatu paklājiņu un atklāju, ka sajūta pēc katras šīs te paklājiņa reizes ir pielīdzināma akupunktūras sesijai. Jo ir ļoti patīkams miers, ir relaksācija un tiek veicināta cirkulācija ķermenī, kas man ir ļoti svarīgi, jo man īpaši kāju daļā ir diezgan kultra limfas plūsma. Pranamatu paklājiņš var uzlabot gan miega kvalitāti, tas var noņemt muguras sāpes, galvas sāpes, tas arī var uzlabot tādu struktūru. Kam ir piemērots pranamats? Pranamats ir piemērots ļoti daudziem no mums. Ļoti aktīviem cilvēkiem, piemēram, sportistiem, kuriem ir nepieciešama muskuļu relaksācija. Arī tieši otrā sēdoša darba cilvēkiem, piemēram, šoferiem vai arī ofisa darbiniekiem, vai arī ir ļoti gari lidmašīnas pārlidojumi. Pranamats ir fantastiski piemērots arī cilvēkiem ar muguras sāpēm vai galvas sāpēm, arī jaunajām māmiņām. No kā sastāv pranamata paklājs? Paklājiņš ir radīts no sastāvdaļām, kas nav kaitīgas ne cilvēkam, ne arī videi. Lotosu ziediņi ir no hips plasmasas, kas ir speciāli hipoalerģiskā plasmasa. Šī te plasmasa ir piestiprināta pie lina ar speciālu bezlīnas tehnoloģiju, un lins ir dabīgs materiāls, un šis te lins ir krāsots ar dabīgu un hipoalerģisku krāsu. Iekšējais pārvalks ir izgatavots no 100% kokvilnas, un tas ir pildīts ar kokosa šķiedru. Tā pielāgojas ķermeņa apresēm, nodrošinot pavisam optimālu spiedienu. Šī te kokosa šķiedra neuzkrāja putekļus vai arī aromātu. Liels paldies, ka jūs skatījāties! Ceru, ka es jūs iedvesmoju pamēģināt kaut ko jaunu un veicināt savu labsajūtu. Es ceru, ka arī jūs uzdāvināsiet sev kaut ko tik labsajūtu veicinošu vai arī veicināsiet labsajūtu saviem draugiem un tuviem.